Valmiera, pilsēta Latvijā, pilsēta Vidzemē. Katram ir savs priekšstats par Valmieru, bet reti kurš zina to kopumā. Es jums tūliņ izstāstīšu tādas lietas, kuras jūs, es varu sadarēt, nemaz nezinājāt. Piemēram, vai jūs zinājāt, ka Valmierā ir ko ēst? Valmierā ir savi salāti, Valmieras salāti, kura vēl pilsēta ar ko tādu var lepoties. Valmierā ir minerāla ūdens. Pafeli, turies! Valmieras minerāla ūdens! Žani? Kā? Valmierā ir piens, Valmieras piens. Šīs te paciņas tūlī nonāks katrā latviešu leduskapī visā Latvijā. Tie cilvēki, kas ir to pienu radījuši šeit pat ap Valmieru, tie lauku, kā saka, tie piena ražotāji, tie fermeri, vai ne? Nu, protams, arī, kā saka, to darbu nedrīkst novērtēt pa mazu, un tāpēc jau ar vislielāko cieņu, kā saka, jārīkojas gan ar to pienu, gan ar to viņu sarūpēto to produktu. Tas jau, kā saka, ir tāda tradīcija jau, kā saka, no seniem laikiem. Jā. Es lepojos ar tiem Valmieras cilvēkiem, ne, kuri te tiešām rada gan to kultūru, gan to sportu, gan to darbu dara. Es domāju, valmierieši ir vērts viņiem lepoties. Jā. Otrakārt. Valmierā ir Stiklušķiedras rūpnīca. Tā ir tik slavena, ka par to jau 1981. gadā uzņemta Rīgas kinostudijas mākslas filma ar Rudolfu Plēpi galvenajā lomā. Ja to filmu uzņemtu šogad, būtu jābrauc filmēt arī uz Ameriku, jo daļa ražotnes tagad ir arī tur. Tā tas ir, to nevar noliegt. Valmieras Stiklušķiedra ir viens no vadošajiem stiklušķiedras ražotājiem Eiropā kopumā ar 50 gadu pieredzi stiklušķiedras pārstrādē. 2013. gadā mēs iegādājāmies uzņēmumu Lielbritānijā, savukārt secīgi 2014. gadā nodibinājām un atvērām ražotni Amerikas Savienotajās valstīs. Treškārt, vispār te nav nozīmes, kurš pēc kā. Es vienkārši uzskaitu ļoti spēcīgus argumentus, kāpēc Valmiera ir visforšākā pilsēta. Tātad, te ražo kannas. Jā, tieši tās kannas, kādas cilvēki lieto jau kopš Otrā pasaules kara. Tas ir dizains, kurš nemainīgs dzīvo cauri gadsimtiem. Jau no Otrā pasaules kara, kad vācu zinātnieki izstrādāja šo speciālo produktu armijas iepakojumam, jā, ir šis produkts radies. Mēs gadā saražojam 600 000, jā, un viņi nonāk vairāk kā 30 valstīs. Tā skaitā arī ir tādā eksotikā kā Japāna, Dienvidāfrika, Austrālija. Turpat, kur kannas, top arī ugunsdzēšamie aparāti. Būtībā ļoti prātīgi. Reizēm vajag vienu, reizēm otru. Ceturtkārt, Valmierā var mācīties. Valmiera ir Vidzemes izglītības centrs, te ir arī augstskola un pat jauna muzikas skola. Piektkārt, studentu te ir tik daudz, ka vakaros klubu spēj sadalīties pa stiliem, apmēram kādiem 7, bet vēl te ir harmonijas centrs, kurš savāc publiku pat neskatoties uz apkuras trūkumu. Koncerti notiek, cilvēki nāk. Nāk, jā. Nākotni redz, ir dejo un met kūleņus un atpūšās sarunājās. Visām pasaules malām jāiztreiz 9 jūrām. Sākot tādām eksotiskām valstīm kā Kambodža, Šrilanka, Indonēzija, Japāna, Kanāda, ASV, Lietuva, Igaunija, protams, Polija. Valmierā vienmēr ir labi gājis dulajiem un ekscentriskajiem. Kurš ta nezina leģendas par Virsaiti, Šanas biedrības dibinātāju, grāfu Miķeli, Amālijas dēlu Vanagu. Par viņu vēl šodien stāsta nostāsts, un pie viņa kapavietas vēl šodien dāmas nolikt ziedus. Jā. 21. gadsimtā lietas iet tālāk, tradīcijas turpinās. Ballītes un koncerti Valmierā notiek siltumnīcā. Siltumnīcā nevienam vēl nekas tāds nav. Paši pirmie bija Jāņi. Pirms 3 gadiem vienkārši Jāņi pārstrādāja ar draugiem. Vienkārši saicinājām visus draugus, kas gribētu braukt ar kaut kādiem ziedojumiem, tur dāvinājām mums aizkarus un visu kaut ko. Jā, Jāņus svinējām, mēģinām tā pa latvisko. Ir viss kaut kas, ir ballītes, pēckāzi, ir gan ceremonijas, auļi un dzels vilks un viss kaut kas mums jau te bijis. Pļavā skatuve. Šito jūs noteikti nezinājāt. 7. Valmiera ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā ražo traktorus. Jā, jūs to nezinājāt. Milzīgus, jaudīgus, visur izbraukt spējīgus traktorus un ražo pamatīgi. Ne jau tā, ka 2, 3, nē. Pāris 10 jau pārdevuši. Ir jau
kaut kādi gadi, laikam 8 no paša pirmā varētu būt. Šitais jau 20. jubilejas traktoriņš. Tad, kad tu iebrauc Valmierā, vienalga no kuras puses, tu redzi, kad ir smuki sakārtot pilsētu. Tu brauc tālāk, tu redzi, kad Valmierā ir viss tas, ko tev dzīvē vajag. Ja tev ir, kur sūtīt bērnu skolā, tev ir augstskola, tev ir, kur aiziet vakarā uz teātri, aiziet, kur paēst. Nu, pa lielam tās visas lietas, kas cilvēkiem ir vajadzīgas. Astotkārt, gandrīz aizmirs. Valmierā ir arī savs alus, Valmiera mūžas alus. Valmierā, protams, arī ir darba iespējas. Nav jābrauc prom uz lielpilsētu, to visu var darīt tepatās. Brīnišķīga vieta, kur dibināt ģimeni un nodzīvot līdz 7. vecumam. 9. Valmiera ir zaļa pilsēta. Te vidū ir Gauja, apkārt daudz mežu un pat ražošana Valmierā ir zaļa. Te pārstrādājot papīru ražo olu palikņus. Nu, mēs esam zaļi. Jā. Ne jau tāpēc, ka tā produkcija tur ir tāda, vairāk vai mazāk zaļa, bet mēs esam lepni ar to, ka varbūt mēs esam viens no tiem retajiem uzņēmumiem, kas tiešām pārstrādā kaut kādas otrreizējās izejvielas, papīru, kartonu. Valmierā ir attīstīta ne tikai uzņēmēja darbības vide, bet arī Valmiera ir izcila arī kultūrā, sportā. Šeit ir, kur atpūsties, šeit ir, kur aiziet. Valmiera virmo, tā teikt. Vienalga, pasauli vai Valmieru var mainīt tikai drosmīgi un apņēmīgi cilvēki. Nevajag baidīties nākt ar jaunām domām, idejām un mērķiem un vienkārši viņus sasniegt. Valmiera ir tā pilsēta, kur tomēr jau vēsturiski ir bijusi iespēja saglabāt ļoti daudz ražojošus uzņēmumus, un ap šiem uzņēmumiem veidojās jauni, jo šis uzņēmēja darbības gēns ir šeit. 10. Šito man laikam vajadzēja likt kā pirmo, bet Valmierā ir teātris. Te dzīvoja un strādāja slavenais Oļģerts Kroders. Jā, šis ir vienīgais teātris, kurā režisors tiešām dzīvo, nevis tikai strādā. Runājot par kultūru, man jāatzīmē, ka Valmierā ir veseli 5 teātri. Šo faktu arī jūs visdrīzāk nezinājāt. Valmiera ir ideāla pilsēta dzīvošanai. Te ir, kur mācīties, te ir, kur strādāt, te ir, kur tikt pie kultūras.